Latvijas izlasēja vairākums. Vaciļevs uz priekšu, tur Cipulis, Vaciļevs apakaļ Cipulim, Cipulis vienais vārtiem, spēk Pereņiemis pret Cipuli, atcer Vaciļevs, Vaciļevs tālāk Pujacam. Pujac pie zilās līnijas, piesavāk priekšā, bet tā tiek pārtvērsta, un Ripa jau ir mūsu aizsardzības zonā pie Mastāļska. Mastāļsks atstāja Ripu Pujacam, Pujac aiz vārtiem, gaida partnerus. Tālāk Pujac pats dodas, iesāk uzbrukumu, atspēl Ņižvijiem, Ņižvijs viens pats zonā, ieiet, cik tā labi partneri jāmeklē. Nāk palīgā, un Ripa pārtvērta, Čehijas izlas uzbrukums 2-1, un diemžēl Rojeneks gūst vārtus. Sprukts iemetienā, zaudē, Ripa aiz mūsu vārtiem bīstama, un Edgars Mastāļskis glāb Latvijas izlases no 3. vārtu zaudējumu, bet uzbrukums turpinās. Čehijas izlasē ir bīstami kļūda, un bīstams pretuzbrukums ar sanāk, bet kļūda piespēlē, bet atkal Ripa ir pie mūsējiem. Uz priekšu dodās Daugaviņš atvēl Spruktam, un vārtu stabiņš glāb Čehijas izlasī no Sprukta raidījumā. Sočs skrien pēc Ripas, atspēlē Kuldam. Kulda dodās uzbrukumā, piespēlēs vārtiem. Tur skrietēs pretīm Sauliets. Sauliets Pečūna gūs vārtus! 2-1, tiek gūti Latvijas izlases pirmie vārti. Un Pečūram arī pirmie vārti, kopš viņš spēlē Latvijas izlasē. Skaists Sprukta metiens bija, bet Fokunds glābā Čehijas izlasi. Un šeit mēs redzam ideāli piespēli Sauliešu izpildījumā un Pečūras šāviens augstajā tālajā stūrī. Vienreizējs spēcīgs metiens.